Vai tas varētu būt Arnolds? Tas ir Arnolds. Šai kastē man stāv 40 gadus vecs mājas spēļu dators. Tā autori to sauc par Arnoldu, bet visā pārējā pasaulē viņš bija pazīstams kā Amstrad CPC. Braucam vaļā! Nu, to pietiks. Ar šo palielam pietiks. Vai nepietiks? Man ir jauns vielīgs. Sēdziņā. Tadam! Tas ir viņš. Šādi izskatās Amstrad CPC 6128 mājas spēļu dators. Varbūt, ka tu jau ieraudzīji, ka viņš nav Amstrad CPC, bet šai gadījumā Schneider CPC. Tas nekas. Tas ir tieši tas pats dators, kuru ražoja vācu tirgu. Kāda briesmīga klaviatūra. Labāka nekā Spektrumam. Disketīte. Pasties, kādas viņiem ir disketītes. Un uz viņas ir virsū antiradiāts un bombdžeks. Un vēl kaut kas. Viss ļoti slikti kustās. Volume. Power. Disk drive. Oho, kādas jaukas ķepiņas. Tur būs ko mazgāt. Monitor. Tā ir izeja uz monitoru. Ar to vēl būs ko paķēpāties. 5 voltu barošana, 12 voltu barošana. Ekspansijas ports. Skaista paplašināšanās. Un printer ports. Tas ir tas, kas Schneideram ir aizmugurē. Bet viņam vēl ir mala. Teip. Visi, kam padomju laikos ir bijis magnetofons, pazīst šo konektoru. Un neviens nezina viņa oficiālo nosaukumu. Es arī. Joystick ports. Man šķiet, ka man nav neviena joysticka, kur tajā varētu šobrīd iespraust. Un stereo. Šis dators dzied stereo. Padomju Savienībā parasti visi zināja tikai Zeigas Spektrumu. Un par viņu konkurentiem, kā šo CPC vai MSX un citiem tam līdzīgiem brīnišķīgiem datoriem, neviens neko nezināja. Un nav brīnums. Šī CPC oriģinālais modelis 464, viņš bija skaists, krāsains un ar iebūvētu kasešu lasītāju. Tas nav kaut kas tāds, ko padomju kultūra varētu viegli noklonēt. Bet Spektrums bija un Spektrumu klonēja. Tadā! Šādi izskatās atvērts Schneiders. Ievērot, disketei nav nekādas aizsardzības. Var nokleksēt ar pirkstiem pavisam mierīgi. Ko es mūžu? Ievēro, kā disketei aizsardzība ir iebūvēta iekšā pašā disketē. Šitais, tas nav disks, tā ir aizsardzība. Skaties. Ļoti skaisti. Man patīk šīs disketes. Viss putekļos, viss gadsimtu vecā kultūras slānī.
Bet tas jau arī ir paredzams. Nu, kur tu vēl turies? Tu turies pielodēts, Jānis. Lūdzu. Viņš ir pielocīts no augšas. Skrūvīte noslēpusies. Tāda jau te arī ir viena skrūvīte noteikti. Tieši zem uz diska iekārtējošiem kabeļiem, vai ne? Protams, skrūvīte, maza skrūvīte tur ir. Pat vēlni. Tadām! Visas smadzenes savā godībā. Un lūk, galvenais prieks un laimē. Zilog Z80 procesors. Daudzas tā laika iekārtas izmantoja šo procesoru. Gan ZX Spectrums, gan pat Sega Genesis viņu izmanto priekš savas skaņas ģenerēšanas lietām. Ja tu esi redzējis Spectrum iekšas, tad tu zinās, ka tās ir daudz vienkāršākas. Tāpēc nav brīnums, ka ļaudis Padomju Savienībā portē Spektrum, nevis CPC. Šis CPC ir nestrādājošs, un viņa salabošana ir manu turpmāko dienu, cerams, ka ne mēnešu, varbūt nedēļu projekts. Tas, ko es plānoju darīt, ir vispirms viņu dabūt pie dzīvības un tad pieslēgt pie monitora. Visi Amstradi oriģināli nāca ar savējo monitoru. Man šī monitora nav, tā ka man priekšā stāv izpēte, kas tad viņam ir konektoros, kā viņu pieslēgt Laurais dotajam maģiskajam monitoram. Un ja tas viss izdosies lieliski, tad aizvākt disku lasītāju un tā vietā ielikt risinājumu, kurš ļauj ielādēt spēles un aplikācijas no SD kartes. Labi, tas būs arī viss šobrīd. Sveiciens maniem draugiem no Retro istabas Discorda. Nāc pievienojies mums, ja tev šīs lietas liekas interesanti. Un es droši vien uztaisīšu video, kad būs kāds taustāmāks rezultāts. Čau!